ierakstam jntv.lv, atrodam skolas mājaslapu un kreisajā pusē, tinot uz leju, ir Mūla logo. Uzspiežot uz logo, tas mūs aizved uz Mūla mācību vidi. Labajā augšējā stūrī pieslēgties, ievedam savu personas kodu un parole ir Change Me. Nākamajā solī ir jānomaina sev zināma parole. Turpināt. Pirmajā reizē, kad jūs pieslēdzaties, ir jāapstiprina skolas iekšējās kārtības noteikumi. Tātad izlasām visus skolas iekšējās kārtības noteikumus un spiežam nākamais. Mūla mācību vides galvenajā lapā ir atrodams kalendārs, profila informācija, kā arī jaunumi par stundu sarakstu, stundu izmaiņām un citas aktualitātes. Labajā pusē ir sadaļa Mani kursi, kur parādās mācību priekšmeti, kurus jūs mācāties. Piemēram, atveram augļu valodu. Pirmais, kas rādās, ir informācija par skolotāju, apgūstamajām tēmām, par mācību grāmatām, kas ir izmantojama šī kursa apguvēji, un cita aktuālā informācija. Ar to iepazīstamies pirms uzsākam mācības. Mācību plāns ir sastādīts pa nedēļām, kā arī ir pievienoti visi mācību materiāli, kas šajā nedēļā ir jāapgūst. Zilā krāsā ir atzīmēti temati, kā arī dažādi linki, mācību video, un ir arī atrodamas tiešais stundas, ja tās ir plānotas šajā konkrētajā nedēļā. Ejot uz tiešais stundu, ir poga pieslēgties. Kā arī, ja kādreiz nevaram būt mācību stundā, varam noskatīties ierakstu, par to informējot klases audzinātāju. Stundai obligāti ir jāpieslēdzas caur datoru un ar ieslēgtu kameru. Pārbaudes darbi vienmēr būs atzīmēti sarkanā krāsā. Tiem būs pievienoti faili, kurš ir jālejupielādē, jāizpilda un jānosūta skolotājiem noteiktajā formātā. Tas var būt e-klasē, e-pastā vai kādā citā formātā, kā skolotājs iepriekš ir noteicis. Klasei jūs atradīsiet savas klases stundu sarakstu, pārbaudes darba grafiku, kā arī izglītības programmu. Stundu saraksts ir sastādīts nedēļai, un tāds tas atkārtosies visu mācību gadu. Tiešais stundām sekot līdzi Moodle pirmajā lapā. Veiksmi mācībās!